Paldies Tev, mīļie debes Tēvs, par šo vakaru, kad mēs atkal varam būt Tava bērni kopā šajā brīdī. Tiešām, Kungs, sveitī šo vakaru, sveitī šo sarunu, šo Tavu vārdu pāri par visu. Tiešām, Kungs, izlies arī šajā vakarā, piepildi katru Tava bērna sirdi, uzrunā katru. Tiešām, Dievs, aizskar mūsu sirds dziļumus, lai arī šis vārds tiešām iespiestos mūsu sirdīs, lai mēs tiešām pārdomātu Tavu vārdu, meklētu Tevi ik brīdi, ik dienas. Tiešām, Kungs, svētī arī šo svētku vakaru, kas vēl turpinās mammām. Tiešām, Kungs, dod arī viņām sirdī mieru, prieku. Arī tajos brīžos, kad bērni ir nepaklausīgi, bet tiešām dod šo uzticību, mīlestību gan mātes, gan arī bērnu starpā, ģimenēs, lai valdītu vienotība, prieks, lai tiešām būtu ģimenes tādā vienotības skaistumā, varētu dzīvot, piepildīt ar Tavu vārdu, ar Tavu mieru, ar Tavu žēlstību, mīlestību, ar visām tām svētībām, kuras Tu esi katrai ģimenei, katram, ikvienam cilvēkam paredzējis. Tiešām, Dievs, svētī mūs to un vadi mūs to uz vienotību, uz ticību Tev, uz paļāvību Tavam svētajam, patiesam un vienīgajam vārdam, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kā jau teicu, pagājušā reizē šovakar turpinājam par tēmu, vairāk par Dievu vārdu. Pagājušā reize, kas klausījās, tie jau dzirdēja, kas bija pagājušā reizē, bet tieši interesanti sagadījās, ka pirmā rakstvieta ir jālasa par mīlestību. Un kas jau zina par mīlestību, ka ir rakstīta populārākā nodaļa visiem par mīlestību, ir Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa. Šo jau zinātu laikam visu naktu laikā. Ja pamodinātu naktī, uzprasīt, kur pa mīlestību var izlasīt. Tad jau laikam, ka visi varētu pateikt, ka tā ir Pāvila pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa, un arī īpaši sasaucās ar mātes dienu. Mīlestība. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļa mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs vārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā cit visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, atziņa izbeigsies. Mīlestība nekad nebeidzas, atvainojos, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad bija bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā, tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīt. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Lūk, lielākā no tām ir mīlestība. Paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām mīlestība. Varbūt mazu atkāpi par šo tēmu, kaut gan par šo tēmu arī viss ir kopā, ka arī mātes dienā, ja tā var padomāt, mīlestība, ģimenēs mīlestība. Vai ir šī mīlestība ģimenēs, vai nav šī mīlestība?
Vecākiem pret bērniem, bērniem pret vecākiem. Tāds nopietns vārds mīlestība. Ja tā katrs padomātu, kas ir mīlestība. Tuvu cilvēku mīlestība. Mīlestība pret draugu, mīlestība pret māti, tēvu, brāļiem, māsām, mīlestība pret savu laulāto draugu, kā ir tur, vai arī tur nav šķelšanās. Laulāto cilvēku starpā mīlestība. Tā nu paliek ticība, cerība. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Lūk, atkal apstājamies pie vārda mīlestība. Ja tā paskatās apkārt, tad mīlestības trūkst daudziem. Visur valda grēks pārsvarā, ļaunums. Ja tā tagad paskatās apkārt, kā notiek arī mūsu valstī Latvijā, cik daudz arī šis ļaunums, ka cilvēks nodara tev pāri, fiziski, garīgi, emocionāli. Jo nav šī mīlestība viņu starpā, tā kā tiešām mīlestība ir visu pamatā, mīlestība ir tā, kas apklāja mūsu sirdis, kas arī kas mūs arī dara paļāvības pilnus, kas mums dod šos ticību, jo visa pamatā mīlestība, kā zinām. Tā kā tiešām domāsim šo vārdu, pārlasīsim šo vārdu, sāksim domāt katru dienu. Vārds mīlestība, kā tad ir ar mums? Vai mēs esam mīlestības pilni pret apkārtējiem ļaudīm? Tāpat arī, ja tā pabraukā satiksmē apkārt, iekāp vecāks cilvēks iekšā transportā, jaunieši sēž, lepni, austiņas ausīs, muziku klausās, ne par ko nedomā, pa logu skatās ārā, te tante stāv, atspiedusies pret sienu un nevar iedot apsēsties. Tāpēc es saku, mīlestība, šī pazemība, līstiecība, diemžēl nav. Daudzu cilvēku sirdīs nav šī pazemība, mīlestība un šī līstiecība. Katrs grib būt par sevi, kad tik pašam labi, kad tik pašam viss ir, bet par otru tā īsti domāt negribam. Tā kā būsim mīlestības pilni, un lai Dievs mūs uz to palīdz. Nākamā rakstavieta no 1. Jāņa, 3. nodaļas, 16. panta. 1. Jāņa, 3. nodaļa, 16. pants. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Te jau atkal varēja lasīt no 11. panta, bet to jūs variet paši izlasīt. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, sākot no 11. panta variet paši lasīt, bet es apstāšu ar 1. panta. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Lūk, šis vārds atdot dzīvību. Ka tiešām Dievs ir žēlastības pilns, mīlestībā varens un spēcīgs un pazemīgs, ka viņš tiešām deva savu vienīgo dēlu, Jēzu Kristu, kas gāja šajā
Golgātas krusta ceļā, kas mira par mūsu grēkiem, kas augšām cēlās, kas piepilda savus apsolījumus, kad notiek Dieva brīnumi, kad Dievs dziedina, kad Dievs atpestī savus bērnus, ja viņi tiem paļaujas, ja viņi uzticas, kā es atkal atgriežamies pie vārda paļāvība, ticība. Ticība Dievam, viņa upurim, vai tev ir, vai tev nav. Kurš vecāks varētu savu bērnu tagad dzimušo bērnu pēc laika atdot kaut kur pie krusta, piesis krustā, vai mūsu mātes sirds, tēvas sirds un ģimenes sirdā varētu savu bērnu no mājas ārā tagad pie krusta pielikt un piesist visu pasaules grēku dēļ, tā kā stipri šaubos. Bet Dievs to izdarīja, jo viņš tiešām mūs tā mīlēja, tik ļoti, ka deva savu vienspiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tik nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, kā ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā 16. pantā, lūk, mīlestība. Dievs tiešām ir varens, grib arī jūs iedrošināt, ka tiešām Dievs ir varens arī šodien, lasot vienu grāmatu, kur arī bija liecības, ka ļoti lielas, ka tiešām notika Dieva brīnumi, ka Dievs tiešām dziedina, ka Dievs tiešām atbrīvo, ka sieviete bija slima ar vēzi, un kad viņa savā dzīvē arī saprata, ka jāmaina sava dzīve, kad viņa nodeva savu dzīvi Jēzus rokās, un kad viņai tika uzliktas rokas un sacītas lūkšanas, viņa kļuva vesela un vēl nodzīvoja pēc dziedināšanas 23 gadus, lūk. Viņu dziedināja no vēža, un vēl 23 gadus varēja savā dzīvē nodzīvot. Lūk, kā Dievs ir varens, un vēl tāda maza liecība, varbūt ne par šī vakara tēmu, bet jūtu, ka gars vada, un tas ir jāpasaka, tad arī viena sieviete bija palātā slima, un profesors jau pateica, nākamā dienā jātaisa steidzīga operācija, un sieviete domāja, ko tas profesors tur muldu un ko viņi tur runā, lai viņš runā vesels, nekādu operāciju netaistīšu, un tā, lūkšu Dievu, gan jau Dievs palīdzējis, profesors pateica, tev nav cerības, rītā būs operācija, esi gatava, un tas profesors aiziet rīt pie, tā kā šodien pie tās pacientes, tā kā jāteic operāciju, profesors pieies pie slimnīcas gultas un brīnās, pacients saka, man ir pilnīgi labi, esmu pilnīga vesela, profesors iztaisa pārbaudas, jā, tiešām tu esi vesela. Un tas profesors pat atzina, ka tiešām ir noticis Dieva brīnums, ka tu esi vesela, tiešām vai nav brīnišķīgi. Vai nav brīnišķīgi? Varbūt mums tā liekas, ko tur stāsta, ko tur raksta, viss ir samākslot, viss ir uzfilmēt, kā arī, ka skatās daudzas video, ka daudz raksta kritiku, kas tur rakstīt, viss ir uzfilmēt mākslīgi, un tā tālāk brīnuma nenotiek, bet vienkārši cilvēkiem ir grūti nosacēt, ja nav pie paša miesas piedzīvot tādas varenas dziedināšanas, tad ir grūti nosacēt, un nav šīs ticības. Jā, šovakar par dziedināšanu nerunāsim tik daudz, bet iesim tālāk. Tas tā mazai atkāpei. Un tad 2. Timotejam 3. nodaļa no 2. līdz 4. pantam. 2. Timotejam 3. nodaļa. Otrā Timotejam, Pāvila vēstule 2. Timotejam, tā
3. nodaļa no 2. līdz 4. pantam. Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labanīdēji, nodevēji, pārsēdzīgi, uzpultīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Lūk, kā arī ļoti nopietnas vārds. Vai mēs neesam kādā no šī punkta kategorijām patmīlība, mantaskārība, lielīgi, augstprātība, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labanīdēji, nodevēji, pārcensīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu. Tiešām jālūdz, lai Dievs mums palīdz, ja mēs tiešām esam pieķēruši sevi, ka esam pie kāda no šī punkta iederīgi, jo neviens cilvēks jau nav svēts, katram ir savi plusi, savi mīnusi, bet tiešām jālūdz Dievu, lai Dievs pārveido, dara mūs pilnīgākus, viņa spēkā, lai mums vairo ticības spēku, lai viņš tiešām darbojas mūsu sirdīs, jo Dievam visas lietas ir iespējamas. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 18. pāns. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem. Piektā nodaļa, 18. pāns, Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 18. pāns. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba, Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Lūk, atkal seko ļoti nopietnas vārds, par visu esiet pateicīgi. Tāpat arī, ja tā parun, kā jau iesāk par tām dziedināšanām runāt, tad arī par katru problēmu, ko Dievs mums savu brīdi uzsūta, jābūt pateicīgiem, jo katrai problēmai būtu savs risinājums. Un kamēr jau Dieva bērnam ir labi, kamēr viss ir, kamēr viss tiek dots rokās, tikmēr jau neko nevajag un tikmēr jau viss ir baigi forši. Bet, kad kaut kas tev nav, kaut kas pietrūks, vai finanses, vai darba nav, vai veselības problēmas, vai attiecība problēma, tad sāk saprast, kur es biju ātrāk. Dievs glāb mani, palīdzi man, tad nāk mūsu vaimanes, mūsu izsaucieni, bet kur tu biji ātrāk? Kā Dieva vārds māca, bet šodien, kad dzirdi manu balsi, neapcietini savu sirdi. Bet, diemžēl, daudzi negrib atsaukties Dieva vārdam, kā jau es teicu, kamēr visi viņiem ir, nauda ir, darbs ir, mašīna ir, māja ir, dzīvoklis ir, ēdiens ir, pajumts ir, viss ir baigi forši. Bet, kad vienā dienā pazudīs kaut kas no šīm lietām, tad sāk saprast, kur es biju ātrāk. Lūk, pārdomas šajā vakarā, par visu esiet pateicīgi. Dievs savā lielajā mīlestībā nekad mūs nav atstājis, kā jau es arī teicu, ka Dieva mīlestība ir liela, brīnišķīga, ka viņa tiešām deva savu pašu dārgāko. Viņa pret mums izstiep savu dēla caurdurto roku. Tiešām Dieva mīlestība ir varena, brīnišķīga. Un mums tiešām vajag arī nākt Dievam pie Dieva troņa ar pateicību, pateikties tiešām par šo Dieva piedošanu, par Dieva mīlestību, par Dieva žēlastību ik brīdi. Un tad vēl Kolosiešiem 3. nodaļa, 3. pāns. Kolosiešiem 3. nodaļa,
3. pants. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kā arī šeit ir visa nodaļa jau runā par to jauna dzīve Kristū. Pirmām kārtām mums jau vajag nomirt vecajai dzīvei, mums vajag nomirt grēka pilnajai dzīvei, bet sākt jaunu dzīvi kopā ar Kristu. Un tad arī būs jauna dzīve Kristū. Arī visa ļoti laba nodaļa, arī variet paši izlasīt Pāvila vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa. Pierakstiet, izlasiet brīvā brīdī. Bet atkal pie viena panta apstāšos, kā jau teicu, 3. nodaļa, 3. pants. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kā jau es saku, ka mums tiešām vajag lūkoties vairāk uz Dievu, nomirt vecajai dzīvei, nevis otrādi. Dzīvot grēka dzīvē un nomirt Dieva jaunajai dzīvei. Bet vajag vecajai dzīvei un celties jaunā dzīvē un iet kopā ar Dievu. Nomirstot vecajai dzīvei, īs kristietis kļūst par daļu no jaunas Dieva radības. Lūk, kāds brīnišķīgs vārds ir pateikt, ka nomirstot vecajai dzīvei, īs kristietis kļūst par daļu no jaunas Dieva radības. Tiešām ļoti brīnišķīgi, ka tiešām mums vajag šo nākt pie saprastnes, nomirt vecajai dzīvei, un tad mēs varēsim arī būt par daļu no jaunās Dieva radības. Tas ir arī mūsu pestīšanas mērķis. Mums savā dzīvē ir jāliek Kristu pirmajā vietā. Kristum ir jābūt galvenā pozīcijā. Un tad visas pārējās lietas tikai likt pēc tam, jo Kristum tiešām ir jābūt par visu pirmajā vietā. Un tad liekam visas pārējās lietas. Bet, diemžēl, vai mums nav kristiešiem otrādi, ka mēs gribam visas citas lietas likt pirmajā vietā, bet pārēs to Dievu noliekam kaut kur 2. vai 3. vietā, vai visbēdīgāk jau uz pēdējo vietu. Tā kā tiešām par visu, lai Dievs mums ir pirmajā vietā, vai mūsu dzīves centrā atrodas Kristus, jeb es pats. Vai Dievs tiešām mums palīdz, ka tiešām Kristus mums būtu pirmajā vietā, un Romiešiem 8. nodaļa, 13. pants. Romiešiem 8.13 ir teikts: jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Lūk. Tiešām arī nevaram dzīvot pēc miesas, domāt tikai par miesu, bet arī mums vajag šo garīgo cilvēku labot. Tikai Dievs var labot, pie Dieva turēties, lai viņš šo garu mūs dziedina, atbrīvo un piepilda mūs arī garu ar savu barību, nevis tikai miesu stiprina ar uzturu un veselību un tā tālāk. Savā spēkā mēs neko nespējam, tikai svētais gars var tikai svētais gars mūs var atdalīt no miesas dzīves. Tiešām ļoti brīnišķīgs vārds,
ka savā spēkā mēs neko nespējam, vai kā gribētos tagad kaut ko izdarīt pats par sevi, lai nav Dievs jālūdz. Mēs jau domājam, es jau visu varu, es jau esmu spēcīgs, tagad iešu, tagad darīšu, tagad gāzīšu lielus kalnus. Bet tiešām savā spēkā mēs neko nespējam, tikai Dieva spēkā mēs varam kaut ko izdarīt. Un tiešām jālūdz arī šis svētais gars, lai viņš mums palīdz, lai viņš mūs vada, lai viņš mūs stiprina, jo tas ir ļoti svarīgi. Un Filipiešiem 2. nodaļa, 21. pāns, Filipiešiem 2:21, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Kā jau es arī teicu, pašā sākumā kaut kur, kamēr pašnām viss ir labi, citu neko nevajag. Kā arī šeit pants apstiprina, jo visi meklē savu labumu, nevis Kristus Jēzu labumu. Lūk, un Romiešiem 5. nodaļa, 5. pants. Romiešiem 5:5, un tur ir teikt tā: bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dod. Un sākumā tur bija citi panti, bet šeit ir tiešām ļoti labi pateikt, ka cerība mūs nepametīs, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dod. Ļoti brīnišķīgi. Un tad vēl no 1. salma panti daži. Salms 1. salms no 2. līdz 3. pantam, bet nolasīšu arī 1, lai skaidrs. Svētīgs tāds cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam, nestaigā grēcinieku ceļus, ne arī sēž paļātai bulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas ir līdzīgs kokam, kas stādīt pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Lūk, kāds brīnišķīgs vārds. Viņa lapas nesavīst. Vai arī mūsu sirds nesavīst. Vai arī mēs neesam kaut kā palikuši remdeni savā ticības dzīvē. Tiešām lūksim Dievu, lai viņš mūs paceļ, lai viņš mums vada, lai viņš mūs palīdz, atjauno mūsu ticību, atjauno mūsu šo ticības gājumu, jo savā spēkā mēs ejam, klūpam, skrienam, kamēr iebraucam auzās, un tad jau ir traki. Tiešām tikai savas domas un prātu un ticību un sirdi vērst uz Jēzu Kristu. Un Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 15. pants. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa, 15. pants. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Tā ir svētā gara apsolījums. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Mēs jau nevaram teikt, es mīlu Dievu, es viņu mīlu, es viņu cienu, viss. Bet ja mēs nedaram to, ko Dievs liek, tad tas ir mazs puteklītis no tā visa. Ja mēs pasakam, es mīlu Dievu, bet nedaram to, ko viņš liek. Tā kā svarīgi ir. Gan apliecināt, gan arī pildīt. Un turēt savu vārdu, tā kā Dievs to grib. Ar saviem spēkiem mēs nespējam darīt absolūti un it neko mēs nespējam ar saviem spēkiem darīt, bet mums ir vajadzīgs Dieva un viņa palīdzība. Neticīgs cilvēks uzskata, ka pats tiks galā,
un ka Dieva palīdzība nav nepieciešama. Kā jau teicu, pats iet, pats dara, pats gāž kalnus, bet vienā jaukā brīdī visi kalni sabrūk, visi darbi sabrūk, ka arī viens cilvēks, ja jau klausījāties raidījumu te laiku iepriekš radio ēterā, kad arī viens Aigars stāstīja liecību, kad arī viņam dzīvē bija, kad arī viņš strādāja šajā mēbeļu veikalā vai firmā, un kad arī ar biznesu nodarbojās. Vienā jaukā brīdī viss viņam biznes izputēja, palika bez nekā lūk. Tā kā saku, neticīgs cilvēkam, neko mēs saviem spēkiem nevaram darīt. Agri vai vēla mūsu biznes, mūsu pūles, mūsu darbi izputēs, un nevienam nebūs vajadzīgi. Tā kā tiešām svētais gars grib izlieties par mums bagātīgi no katra ticīgās sirds, kas pazemīgi apzināsies savu vajadzību pēc Kristus, kas arī mūs un pēc viņa atbrīvojošā spēka. Tiešām svarīgi ļaut, lai šis svētais gars var izlieties mūsu sirdīs, lai viņš var piepildīt mūsu sirdis, un arī ir ļoti svarīgi, lai mēs arī ļautu šim Kristus atbrīvojušam spēkam darboties mūsu dzīvēs. Un Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa no 37. līdz 38. pantam. Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa no 37. līdz 38. pantam. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man cits, kā rakstot sacīt, no viņam iesplūdīt dzīvā ūdens traumi. Tā kā ļoti brīnišķīgs vārds ir. Ja mēs ticēsim, tad Dievs mūs piepildīs, un no mūsu miesas varēs plūst dzīvā ūdens traumas. Tiešām svarīgi ir mums katru dienu arī noslīgt pie Jēzus kājām, un arī izbaudīt šo Dieva mīlestību, izbaudīt arī šo Dieva žēlastību, un arī dzert un baudīt Dieva šo dzīvības ūdeni, ar kuru viņi tiešām grib mūs atveldzēt un piepildīt. Un arī 2. korintiešiem 6. nodaļa, 16. pāns, 2. korintiešiem 6. nodaļa, 16. pāns, un ir teikt tādi vārdi: kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Jā, mēs esam Dieva nams, caur ko viņš vēlas izpaust savu slavu un svētumu. Un 2. korintiešiem 7. nodaļa, 1. pāns, 2. korintiešiem 7.1. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. Tiešām Dievs arī grib, lai mēs būtu šķīsti no visiem grēka traipiem un taptu pilnīgi svēti Dieva bijībā, Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tā kā ļoti svarīgi ir lasīt arī šo Dieva dzīvības vārdu, Bībeli, kā jau teicu pagājušā reizē. Jālasa Bībele, jālūdz Dievs, jāmeklē ir vairāk viņš. Ticība ir visu pamatā. Ja arī mēs ceļam kādu māju, kādu celtni, tad arī viss sākas no pamatiem. Mēs jau ieliekam mājas celtniecībai pamatus, un tāpat arī, ja mēs ejam pie Dieva, tad arī mums ir jāieliek pamati, un ticība ir visu pamatā. Jo mums ir jādzīvo ticībā, jāpaļaujas uz Dievu, uz viņa apsolījumiem, un tad viņi tikai varēs strādāt mūsos. Jo mums ir jāpaļaujas uz kungu Jēzu Kristu, kas mājo mūsos un kas arī mūs grib
grib izmainīt, palīdzēt, jo katram Dieva bērnam ir sava ticība jābalsta un arī jāpieaug Dieva vārdā. Tā kā arī domāju, šajā brīdī mēs apstāsimies ar to un beigsim šo 2 nedēļu apceri vairāk par Dievu vārdu, nevis apceri, bet tādu kā svētdienu ciklu, vairāk par Dievu patiesībām, kuras viņš bija mums devis, un noslēgumā, kā jau es nobeidzu ar teikumu, mums ir jāaug Dieva vārdā, Dieva patiesībās, jāmeklē Dievs, jāaug viņā, jābalsta tava ticība uz viņu. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo brīdi, par šo laiku, kuru Tu mums devi, ka mēs tiešām varējām runāt par Tavu vārdu, un tiešām, Kungs, svētī katru Tavu bērnu, uzrunā katru Tavu bērnu, katru klausītāju, lai tiešām šis vārds nav tā vienkārši noklausīt, bet lai tiešām mēs pārdomātu, ko Tu gribēji runāt uz mums, kur ir mums jālabojas, kur mums ir jāpiestrādā, kur ir mūsu mīnus, mūsu dzīvē, un labot to par plusu. Tiešām Dievs maini katru klausītāju sirdi, katru bērnu. Strādā, protams, arī pie manis, pie katra, jo tiešām nav viegli kaut ko sludināt, ja arī pašam kaut kas dzīvē ir. Tu jau visu zini, tu jau visu redzi. Tiešām Dievs izmaini mūs katrs Tava bērna sirdi un palīdzi un vadi, lai Tavs vārds tiešām ir vienmēr godā celt, uz patiesībām likts. Un tiešām Dievs dari mūs pilnīgākus, dari mūs uzticamus Tev, Tavam vārdam. Un tiešām Dievs palīdzi katram Tavam bērnam, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.